Šodien dienas vidū tika slēgts viss centrālais parks Jelgavā, jo ir aizdomas par spridzekļu atrašanos pilsētas centrā. Lūk, dēļ šī koferīša tika slēgta viss centrālais laukums, jo viņš izskatījās diezgan aizdomīgs, atrodas pašā pilsētas centrā. Un, kā mēs redzam, pilsētas centrs ir slēgts. Cilvēki ir nesaprašanā, kas notiek. Kā mēs redzam, viss tiek dzenāta prom. Onkulīts nejauši iegājis, un tāpēc viņš tiek padzīts prom. Uzvaras ielas sākums ir slēgts, ceļu policija. Acīm redzot, šobrīd tiek gaidīti sapieri. Es tur pāris izstaigāšu, pastīšos.